Nu, ko sākam vlogu numur 2. Iepriekšējā redzējāt, kā mēs šo visu te dabūjām gatavu un nokrāsojām. Ir atnākušas vēl dekorācijas un ķersimies tūlītās pie sienas klāt, jo mums ir maz laika palicis. Mēs tikmēr dodamies darboties tālāk. Profesionāli celtniecības pakalpojumi. Съехал Туркенко. Kas mums te palīdz atnācis? Rolanda fingers, daddy fingers, baby fingers. Laikam šonadēļ svētki kaut kādi, kad viena galda klāja. Baltā galdā svētki. Ja Ziemassvētki nesanāks, būs baltā galdā svētki. Kamēr mēs ar Rolandu tēju, drīzāk kamēr Rolands te ņemās ar sienu, tikmēr te jau kaut kas sāk ieņemt savas vietas. Nezinu par pārējo, bet piparkūkas ir. Nevar jau rādīt šitādu, ko mēs darām. Kāds stipri var smieties. Amatierismu. Grafītī. Sienas meistari ir izdarījuši savu darbu. Tā. Nav baigi pārstrādāt. Nu, kā jums šodien te iet? Normāli. Cik daudz paklāt izdarīt? Foršāk ir vārds savā dzimšanas dienā nodarboties ar, kā lai to pieklājīgi nosauc. Prieks sajā redzams. Dekorācijā. Pieklājīgi tā sauc dekorācija. Mazais palīgs. Labi, viss kārtībā. Grūti būs noķert. Ja es kritīšu, tad sieva. Man ar tādu jādzīvo. Iedomājies? Nabaks. Lielākais ēkapuls. Tāpēc man ir sirma bārda jau savos 26 gados. Pirmais loks no 8 ir gatavs. Gatavošanās diena numuru, kurš jau vairs skaita. Krāsojam. Nu, kas par kā jūties? 69. 69. Tad kāds tomēr skaita? Vēl viens. Priekpilns. Priekpilns cilvēks, jā. Nē, bet būs smuki. Prieka pilnai Ziemassvētku stūrīts. Nopriecājāmies, ka pirmo gadu būs normāla gulta. Bet šodien sapratām, ka viņam pa mazu un jāliek atkal paletes virsū. Izdomājām, ka Ziemassvētku dekorācijas netaisīsim, bet siltumnīcas sāksim taisīt. Galvenais inženieris. Nu ko, kaut kas sāk varēs sākt šeit kaut ko sākt darīt. Lēnām jau kaut kas sāk arī šajā stūrī izskatīties. Visu laiku saka lēnām.
Nu, ko, draugi, nedaudz redzējāt mūsu otro vlogu, kā tas viss izskatās, un nu jau iet viss uz beigām. Diemžēl nedaudz ir ievilcies, bet domāju, tuvākajās 2 dienās, 3 būs publicēts links jau uz rezervāciju Ziemassvētku. Un šajā nedēļas nogalē noteikti būs kā pirmajām sesijām atlaidi par īpašu cenu, tā kā pasteidzieties, un tie, kas grib bildes dabūt līdz Ziemassvētkiem, laicīgi nāciet fotosesijām un nekavējieties, lai jums ir savs foršais laiks, kuru jūs gribat rezervēt fotosesijām. Tiekamies fotosesijās!